Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 1. ceturkšņa, mans mīlošais Dievs, 6. nedēļas lasījums. Esmu atšķīrusi mūsu grāmatas 41. lapas pusi un redzu, ka šajā zīmējumā kaut kas deg. Kā tev šķiet? Kas tas ir? Lasīsim kopā pirmdienas stāstu un uzzināsim. Ģimenes altāris. Ādams pievienoja krāvumam lielu akmeni, 1, 2, 3, 4. Viņš saskaitīja visus akmeņus. Jā, tas izskatījās ļoti labi. Šo īpašo akmeņu krāvumu sauca par altāri. Dievs bija licis Ādamam un Ievai izveidot altāri. Viņiem bija jāliek uz tā nevainojams jērs, un jāsaka, ka viņi nožēlo savus grēkus Dievu priekšā. Tad Dievs sūtīja uguni, lai sadedzinātu upuri, un tiem piedeva. Ādams un Ieva, Kains un Ābels paklausīja Dievam. Viņi kopā nāca pie ģimenes altāra un atnesa jēru. Šis īpašais ziedojums viņiem atgādināja par Dieva apsolījumu. Dieva dēls kļūs gluži kā šis upuri jērs, pilnīgi nevainojams un šķīsts. Jēzus nāks un mirs pie krusta, lai grēks varētu tikt uzvarēts. Ar Dievu palīdzību Ādams, Ieva un viņu zēni darīja visu iespējamo, lai paklausītu viņa noteikumiem. Tomēr viņi joprojām kļūdījās, tāpat kā mēs. Vai Dieva mīlestība kādreiz mainīsies? Izlasīsim Psalmu 136, 26. Teiciet Dievu debesīs, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi. Mazie zēni, Kains un Ābels, atgriezās mājās no ģimenes altāra kopā ar saviem vecākiem. Viņi visu ceļu jutās priecīgi, bija tik labi saņemt piedošanu. Dievs labprāt piedod ikvienam, kurš saka, es nožēloju šo nodarījumu, lūdzu piedod man. Bībelē ir teikts, ka tad, kad cilvēki to dara, Dievs tiem labprāt piedod. Jesajas 55, 7. Mani interesē. Bībele dažreiz sauc Jēzu par Dieva jēru. Kādā ziņā Jēzus līdzinās jēram? Tagad laiks atmiņas pantam. Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Jāņa 14, 23. Jēzus viņam atbildēja,
kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Jāņa 14:23. Laiks lūgšanai. Mīļais Dievs, piedod lūdzu manas kļūdas un nepilnības, manus grēkus. Paldies, ka tu mani ļoti mīli un saviem bērniem dāvā mūžīgo dzīvību. Jēzus vārdā. Amen.